Gribu pateikties Latvijas Universitātes datorikas fakultātei par visiem tiem studentiem, kurus Accenture Latvija ir uzņēmis pēdējo 12 gadu laikā. Mēs tiešām ļoti vērtējam pasniedzēju darbu, tīpaši mēs vērtējam pasniedzēju darbu fundamentālos priekšmetos, priekš mums programmēšana, programmatūras izstrādes pieejas, projektu vadība, analīze un projektēšana. Labdien! Sveicināti! Sveiki! Mani sauc Vitālijs Trīvnieks. Mani sauc Oskars. Mani sauc Ingus Skaitkalns. Esmu Uldis Smilts. Esmu Pēters Krastiņš. Mani sauc Jānis Ķīsis. Mani sauc Vita Karnīte. Mani sauc Arturs Fruseckis. Mani sauc Andris Cirs. Es esmu Anatolijs Gorbunovs un es absolvēju Latvijas Universitāti šogad. Es beidzu Latvijas Universitātes datorikas fakultātes bakalaura programmu. Es gan beidzu fizikas un matemātikas fakultāti pirms gadiem 20, kad datorikas fakultātes vēl nemaz nebija. Latvijas Universitātes fizmatus 1982. gada absolvents. Esmu beidzis Latvijas Universitāti tālāk 82. gadā. Es pārstāvu to paudzi, kas zina vēl, ko nozīmē jēzene, ko nozīmē klapēt vardīti. Ja. Toreiz 1993. gadā, kad es sāku studijas Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē, datorzinātni, patiesībā tas bija leciens nezināmajā. Bet šodien ieejot datorikas fakultātes mājaslapās ar ļoti lielu prieku ieraudzīju pazīstams sejas, vairāk kā 15 cilvēkus, kas mani gan mācījuši, gan ko es pats esmu kopā mācījies. Es esmu beidzis Latvijas Universitātes, toreiz vēl fizikas matemātikas fakultāti, bet arī datorikas programmu. Esmu pabeidzis bakalaura datorikas fakultāti 3 gadus atpakaļ. Pabeidzis datorzinātņu bakalaurs Latvijas Universitātes datorikas fakultātē. Studenta apliecības numurs, ja nemaldos, IS 0603. Latvijas Universitātes absolvēju 2004. gadā. Man ir 2 lieli paldies šodien sakām. Pirmais lielais paldies ir visai datorikas fakultātei no visu mūsu uzņēmumu. Liels paldies par to, ka parādījāt man datoru, jo pirmo reizi to ieraudzīju universitātē, un ar to es esmu saistījis visu savu atlikušo darba dzīvi. Es vienmēr nostāšos pret apgalvojumu, ka universitāte nesagatavo labus studentus, kuri nedara darbam ikdienā IT industrijā. Es šim apgalvojumam nepiekrītu. Es domāju, ka universitāte sniedz tieši to, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi strādātu IT industrijā. Šī gada novērojums ir tas, ka tiešām no Latvijas Universitātes nāk sagatavot studenti un prieks ar viņiem strādāt. Es tik tiešām priecājos, ka šī kvalitātes zīme cauri laikiem tāda ir saglabājusies. Pats sāku studēt fizmatos 1979. gadā. Pabeidzu studijas 1984. gadā, tātad 30 gadi jau pagājuši. Tālajā 1978. gadā, kad es atnācu uz fizmatiem, man nebija nieka sajēgas, kas ir datori un ko tie pa ziemu ēd. Mēs savas pirmās programmas rakstījām uz baltām papīra lapām. Pēc tam nāca perfokartes, nāca listingi, nāca magnētiskās lentes un visādas citas smalkas un arī interesantas lietas. Un par šīs intereses urdīšanu mūsos arī vislielākais paldies Kārlim Podniekam. Paldies! Tagad, kad es paņemu savu atestātu rokās, kad es lasu, ko mēs toreiz mācījāmies, matemātiskās fizikas vienādojumi, diferenciāli vienādojumi un dažādas citas matemātikas, teikšu godīgi, es ar cieņu raugos uz šo savu atestātu. Saprotu, ka šobrīd uzsvars vairāk ir uz datorzinātnēm un novēlu arī turpmāk atrast tādu labu balansu. Man liels prieks, ka fakultāte attīstās un ir dzīva, viss attīstās uz priekšu, lai mēs varam iegūt daudz jaunu, labu speciālistu priekš mums. Man patika pieredze, ko es guvu Latvijas Universitātē. Gribu pateikt paldies fakultātei un universitātei, tīpaši profesoram Kārlim Podniekam, kurš man vādīja bakalaura darbu un praktiski neļāva manam prātam aizrūsēt. Latvijas Universitātes datorikas fakultātei īpašajā dienā vēlu daudz centīgu un dzīvespriecīgu studentu arī turpmāk, vēl vairāk kvalitatīvu mācību spēku, paplašinot programmu virzienus, kā arī izdošanos nākotnes plānu piepildījumam. Es īpaši paldies gribu pateikt pasniedzējiem Iļinam par viņa kursu un par algoritmisko domāšanu, ko viņš man iemācīja. Sveiciens visu Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoriem, ir tīpaši profesoram Freivaldam, par to, ka viņš man iemācīja stāstīt grūtas lietas viegla valodā. Vēlos izteikt lielu paldies
visiem pasniedzējiem par ieguldīto darbu un atsaucību studiju laikā. Pateicos par iespēju pilnveidot sevi ikdienas studiju pārbaudījumos. Gribētu pateikt paldies profesoram Ikauniekam par to, ka viņš parādīja loģiku, ka jebkuru lielu problēmu sadalīt mazākās, atrisināt un tādā veidā apgāzt jebkādus kaldus. Un gribu arī pateikt paldies studentu pašpārvaldei par lielisko laiku ar tiem. Vēlos pateikt lielu paldies visiem pasniedzējiem un profesoriem un doktoriem. Varbūt priekšgalā izceļot profesoru Arnicānu, jo viņš bija tieši mana gala darba vadītājs. Un pateicoties viņam, es ieguvu augsto vērtējumu teicami. Un es vēlējos apsveikt datorikas fakultāti jubilejā un nodot sveicienus visiem pasniedzējiem un profesoriem, pie kuriem toreiz studēju un ar kuriem toreiz arī kopā strādāju. Lai viss izdodas! Sirsnīgi sveicieni Andrim Ambainam, profesoram Andrim Ambainam, kurš dotajā brīdī atrodas Princetonā. Gaidam mājās! Paldies Andrim Ambainim, Brosņiem Freivaldam, Jurijam Smotram, kas parādīja, ka matemātika un datorzinātne var būt pat aizraujoša. Un arī paldies Rihardam Brūniekam, kas, lai arī vairs nav pasniedzējis, tomēr ierindojās un pasniedzēja top augšgalā ar ļoti izcilu un entuziastiski novadītām lekcijām. Profesoram Bičevskim uz kļūdainiem ēpastiem ļoti mīļi ar atbildi, priecājos par sagādātajām nērtībām. Tādēļ mēs studentu vārdā arī vēlētos teikt, arī mēs ļoti priecājamies par mūsu sagādātajām nērtībām. Jūsu fakultātes dzimšanas dienā daudz laimes. Fakultātes jubilejas gribētu apsveikt visus profesorus, tostarp īpaši es gribētu apsveikt Andriju Ambaini, Karli Podnieku, Gunti Arnicānu, Mārtiņu Rusmu Freivaldu, Karli Freivaldu un, protams, fakultātes dekānu Juri Borzinu. Cilvēki tiešām ir atzīstami par dižiem tad, kad viņiem sāk stāstīt leģendas, notikumus, kur iespējams vispār nekad nav bijuši. Pirmais sāks ar šo mitrāšu. Šeit agrāk bija celtnieks ar ķelli. Es gribu nodot sveicienus bijušajām fizmatēm, tagad datoriķiem, un viņas vienmēr ir atšķīrušās ar prātu, ar tādu savu skanējumu un šarmu, kas nāk caur saprātu. Es vienmēr atšķīrušu. Universitāte, matemātika. Tad noteikti man ir atmiņā ļoti interesanti pasniedzēji. Noteikti profesors Steins. Ļoti interesants. Atmiņā filosofu Lasmana. Brīnišķīgi. Un tālāk tie cilvēki, kur ar mani pēc tam arī kopā strādājuši, protams, profesors Bārziņš, profesors Freivalds. Mans sveiciens manām studentēm, lai jums tāds šarms ir iekšā. Lielais paldies visiem! Un tik tiešām ceru, ka šī sadarbība arī nākotnē gan uzņēmuma līmenī, gan man arī tīri personīgi satiekot vienu, otru, trešo no šodienas profesoriem turpināsies arī nākotnē. Paldies! Ar visdziļāko cieņu atceros pasniedzēju Vilni Detlovu, Uldi Straujumu, kurš mācēja iedrošināt, profesors Juris Borzovs, kurā bija apbrīnojams talants aiz ārēji nobijušās studentes, tomēr saskatīt potenciāli, palīdzēt atbrīvoties. Ideālā variantā, lai intervijās paprasot, ka jūs esat no Latvijas Universitātes, mums vairāk jautājumu nebūtu jāuzdod. Tas būtu tas novēlējums, lai jūs gatavot tādus studentus. Tas, kāda jūs esat šodien, es pavisam noteikti visiem saviem bērniem ieteikšu izvēlēties studijas šajā fakultātē. Un joprojām liels paldies jums par to, ka esat un par to, ko darāt. Daudz laimes! Ilgu mūžu! Ilgu mūžu un veiksmi! Liels jums paldies! Sveiciens datorikas fakultātei jubilejā!